pastāstīt, bet paldies, ka esi pievienojies vismaz sākumā, un es ceru, ka šis apsveikums arī tev palīdzēs atgūt veselību jau pēc iespējas ātrāk. Tā kā droši vien mēs varam ieslēgt mikrofonus un visi kopīgi aplaudēt. Jā, Paldies. Nu, šodien ir kupls sveicēju pulks vairāk nekā 30 cilvēki. Šķiet, ka vairāk pat nekā dzimšanas dienībās. Nu, viennozīmīgi paldies visiem sveicējiem. Un šīs medaļas saņemšana ir tiešām pagodinājums. Tā kā paldies Latvijas astronomijas biedrībai. Jā, un paldies tev vēlreiz par visu, ko tu esi darījis, Dari, un arī mēs ļoti ceram, ka turpinās darīt tās lietas, kas Latvijas astronomijas biedrība uztur formā un arī ļauj plašāk izskanēt Latvijas astronomijas biedrības vārdam. Gads ir iesācies, protams, dažādi, un varbūt turpinājumā mazliet bēdīgāka vēsts. Un proti tieši šī gada pirmajā dienā mēs saņēmām arī sēru vēstu par to, ka mūžībā ir Latvijas ģeodēzists, un es arī atļaušos saukt viņu par astronomu, jo astronomijai viņš ir veltījis daudz pētījums un tieši konkrēti astronomijas vēsturei. Jānis Klētnieks aizgāja mūžībā šī gada pirmajā dienā. Un šeit mēs redzam viņa devumu, daļu tikai no devuma, un varbūt zīmīgi ir tieši šī grāmata Nāka komēta, kur noteikti daudz varat pameklēt internetā, bibliotēkās, joprojām ir pieejama, jo ar šo grāmatu arī ir saistīta mana interese par astronomiju 1986. gadā, kad šī grāmata tika izdota laikā, kad Latvijā un arī citur pasaulē bija novērojama Halley komēta. Klētniekungs ir noteikti iedvesmojis pievērsties astronomijai daudz cilvēkus, un par to mēs viņam, protams, sakām paldies un aicinu pieminēt ar virtuālo klusuma brīdi aizgājēju. Paldies. Un tad arī bildē viena no Jāņa grāmatām par saules pulksteņiem. Un līdz ar šo grāmatu un nelielu ieskatu šajā grāmatā, tad es nododu stafeti šodienas sanāksmē Mārtiņam, bet pirms tam es vēl gribu precizēt, ka tā kā šodien lūdza savu prezentāciju atcelt objektīvu iemeslu dēļ, tad mums būs izmaiņas. Iziesim cauri dažiem slaidiem, ko esam kopīgi sagatavojuši ar Mārtiņu, un pēc tam dosim vārdu Artūram Rupļevskim. Tad lūdzu, Mārtiņ. Jā. Labi, Mārpa, paldies par stafetes nodošanu. Jā, man tāds dziļāks ieskats nav šajā grāmatā, bet tīri man personīgi ir tā, ka ar Jānu Klētnieku neesmu nestrādājis kopā, ne arī varbūt klausījies viņa lekcijas universitātē, klausījies lekcijas astronomijas biedrībā un lasījis gan grāmatas, gan rakstus. Un konkrēti šo grāmatu Saules pulksteņiem saņēmu, man šķiet, manā pirmajā astronomijas olimpiādē, kurā es piedalījos. Tur bija tāda iespēja izvēlēties pašam balvas, un pārsvarā tās balvas bija grāmatas. Tad es izvēlējos tajā skaitā šo grāmatu, vēlāk izlasīt, man radās interese. Un pirms kādiem gadiem 10 Jānis Klētnieks man atdeva tādas biezas mapes ar materiāliem, kas bija izmantot šīs grāmatas tapšanā. Novēlēja turpināt Saules pulksteņu izpēti. Un, kā saka, cenšos ievērot šo lietu un arī ar to nodarbojos tālāk. Jā, tas man tāds tīri personīgs saistība un atmiņas.
Tad pārējām pie tradicionālā astronomijas biedrības punkta dažādi, kas citreiz ir, citreiz nav ieliks mūsu darba kārtības programmā. Un tad ir tāda konkrēts plāns, kas tiek atspoguļots, bet tāds neliels atskats uz pagājušo gadu. Tradicionāli, ja prasa nosaukt tādas kosmiskās lielvalstis, tad pirmais nāk prātā ASV, un tad vēl daudziem palikusi atmiņā ir arī Krievijas nesēja raķešu varenība, jo ir tās pašas nesēja raķetes Sajuz, kur te ir redzams starta laikā. Tad ir Ķīna, tā teikt, pārliecinoši, nevarētu teikt debitē, bet turpina savu attīstību. Tad ir ASV jaunās nesēja raķetes debija. Un, protams, neiztikt bez SpaceX programmas Falcon 9, kas ir šobrīd neapstrīdams līderis gan savā ziņā par to, ar to, ka tiek saglabāta pirmā pakāpe pēc atgriešanās uz Zemes un izmanto dažos gadījumos pat 10 reizes. Bet arī ar to, ka tas izrādījies tāds labs, varētu teikt, darba zirgs, kas strādā. Un ļoti pārliecinoši sev parāda arī Jaunzelanda ar nesēja raķeti Elektronu. Vēl pirms vairākiem likās, ka tur varbūt ir kaut kādi īpaņi, kas tādā tā kā amatieru līmenī kaut ko mēģina, dara, jo valsts ir tālu, bet mēs zinām, tomēr Jaunzelanda nav liela valsts. Tur ir skaista daba, bet maz varbūt tas saistītos ar to, ka tur ir kaut kāda raķešu būve. Auto industrija tur ļoti ierobežota, citas tehniskās industrijas arī tiek importēts. Ja mēs apskatāmies uz, tā teikt, topu, kuras valsts visvairāk veikušas startus, tad pirmajā pozīcijā iznāk Ķīna. Tiesa, es šodien meklēju šo skaļus, atradu dažādus griezumus, kā uz to var skatīties. Kurš ir ražojis raķeti, kuras valsts viņi startē, tad tur ir īstenībā šobrīd tāda diskusija, vai vairāk ir Amerikas Savienotām valstīm vai Ķīna pēc dažādiem kritērijiem. Bet izmantojot tādu vienu no avotiem, kam es uzticos, tur Ķīna bija norādīta 39 veiksmīgiem startiem, 4 neveiksmīgi, un Amerikas Savienotām valstīm 35 veiksmīgi starti, 3 neveiksmīgi, un Krievija tikai 3. vietā. Un pie tam nevis tā, ka atpaliek pa dažām pozīcijām, bet uz pusi no nākamās vietas. Un tālāk jau saka Jaunzelanda, kas ir pārspējis pat Eiropas starta skaitu, kas arī ir tāda savā ziņā interesanti. Turpat otrā tabulā sadalījumi pa kosmodromiem, bet te nav pilns saraksts, tikai tā, kā saka, abiem sarakstiem augšējās daļas paņemts. Ar ko tā? No Kennedy kosmodroma. Tā, es kaut ko dzirdēju jautājumu. Ko Cape Canaveral no Kennedy Space Center? Jā, tas no turienes, jā. Ar ko viņi atšķirās, jā? Jā, tas ir labs jautājums. Kennedy Space Center, vai tur gadījumā kritērijas nav, kuras ir attiecīgās starta platformas? Jo es skatos, kad te ir kā kopā sanāk 30, 10, 20. Mārtiņš, šajā sarakstā nav Indijas. Indiešiem diezgan daudz startu. Vai varētu būt, kad ir mazāk pa 5, jo tad man ir jāapskatās. Bet tas es tos pirmavots varu pēc tam arī tā. Ja ir mazs mirklītis, tūlīt apskatīšu šos.
Tā. Tas ir Space Launch Report. Adrese ir spacelaunchreport.com. Un tas ir diezgan uzticams tāds avots, kuram es arī sekoju līdzi. Tā, ja ir jautājums tieši par Indiju, tad Indijai pagājušā gadā ir bijuši 2 starti. Tie norādīts, jā. Pārējo tādu informāciju jūs varat apskatīties tajā spacelaunchreport.com. Tur ir par katru startu diezgan detalizēta informācija par raķešu veidiem, dalījums un faktiski uzreiz pēc starta veikšanas tur parādās informācija. Tur ir pa pēdējiem gadiem ļoti tāda detalizēta informācija. Un tad pagājušā reizē es pieminēju, ka uz mēnesi ir devies Chang'e 5. Un tad tie paraugi ir atgādāti tagad uz Zemi. Jo bija nolaižamais aparāts, nolaidās uz virsmas, savāca un kopā ir savāki 1731 grams mēnesi iežu paraugu. Un tā ir tāda pirmā reize kopš 70. gadu vidus, kad pēdējo reizi to veica Apollo. Misijas ietvaros uz mēnesi ir nolaidušies par šo laiku arī dažādi aparāti, bet tāds jauns iežu papildinājums, tas šobrīd ir kaut kas tāds ilgstoši nebijis. Un Ķīna ir diezgan labvēlīga, viņi saka, ka viņi dalīsies arī ar citām valstīm, tās visticamāk būšot diplomātiskās dāvanas, bet attiecībā uz Ameriku viņi teica, ka viņi padomāšot, jo tur nav noregulētas, viņiem labas attiecības ar NASA un Amerikas Savienotām valstīm. Līdz ar to varētu būt, ka citas valstis ņems, bet Amerikai diez vai būs šobrīd piekļuva šiem te paraugiem. Tā, un tāda viena no iespējamām Betlēmas zvaigznēm, Saturns konjunkcijā. No Twittera noteikti jūs atpazīstat šo cilvēku. Ikaunieka medaļas ieguvējs. Bet šis attēls tika iegūts 4 dienas pēc Jupitera Saturna konjunkcijas. Kā tad izskatījās konjunkcijas brīdī? Diemžēl mēs nevarējām klātienē vērot. Bija diezgan apmācies visā Latvijā. Vēl man bija arī sarakste ar dažiem interesantiem no dažādām Latvijas vietām, kur bija cerība, ka varbūt 21. decembra vakarā tomēr pavērsies debesis tieši uzreiz pēc saulrieta un kaut ko varēs redzēt, bet, diemžēl tā nesanāca. Te ir attēls no Amerikas Savienotām valstīm. Jupiteris Saturns tiešām atrodas ļoti tuvu. Tā pavirši apskatās, izskatās faktiski kā viens spīdeklis. Tas ir bez šeit īpašiem palielinājumiem, bet ja pielieto teleskopu, tad, faktiski, jā, tas ir tāds skats, ko diez vai tik bieži var sastapt, ka vienā redzes laukā mēs redzam 2 lielās planētas, ne tikai kā punktus, bet tiešām ar visu virsmu un vēl arī dažus pavadoņus klāt. Tā šīs attēls ir no Kanārijas salām iegūts. Tā, lai nedomātu, ka tā ir tas ekrāna tvērums no Stellariums, tad apskatījos, ko citi piedāvā. Tad šeit no Malaizijas kādas observatorijas tepat labāka kvalitāte. Gluži kā salīmēti kopā 2 attēli, kas parasti būtu skatāmi atsevišķi, tad šeit viņi ir salikti cieši blakus, tad efekts ir labs. Tā, par debesi. Tad pagājušā reizē
biju iekļāvis attēlu, ka saule ir dikti nemierīga, pilns ar plankumiem. Tagad tieši šodien saule ir pilnīgi tīra, saules virsma. Bet mūsu nākamais referāts tieši būs par saules pētījumiem un saules plankumiem. Tā kā par to, vai ir aktīva vai nav aktīva saule, es neatļaušos minēt. Par to, kas pie debes šomēnes novērojams. No planētām dienvidu puslodē tad labi redzams Mars joprojām. Un Saturns Jupiters vairs nav tādi tā kā nakts spīdekļi, kas būtu apskatāmi, ja ir labvēlīgs laiks. Bet Oriona zvaigznājs, slavenais ziemas zvaigznājs, kurā ir gan daudz miglāju, gan maiņzvaigzne Betelgeize, kuru var vērot, piedalīties maiņzvaigžņu izpētes programmā un novērtēt tās spožuma izmaiņas. Kā arī citu objektu. Kas šogad būs tāds ievērojamākais, tad acīm redzot, ir jau jāieplāno 10. jūnijas. Tad būs daļējs saules aptumsums. Un te to var dažādi plānot. Vai nu mēs paliekam uz vietas Latvijā, ir dažādi ceļojumi, ierobežojumi vai kas cits, tad mums fāze būs 0,3. Un starp citu atkal šeit būs tā situācija, ka diezgan ievērojami atšķirsies dažādās Latvijas vietās. Ziemeļu daļā fāze būs lielāka, bet varbūt ņemot vērā to, ka tā ir vasarā un varbūt ceļošanas nosacījumi ir viegli pieejami un gribas apskatīties, kas ir polārā diena, ka visu diennakti ir gaišs, tad varbūt kāds vēlas aizbraukt uz Norvēģijas, Zviedrijas vai Somijas ziemeļu daļu aiz polārā loka, un tur jau fāze, es precīzi nepateikšu, bet vismaz puse šķiet sanāk. Tā kā to variet apskatīties un varbūt var ieplānot. Tā, šādi aptuveni saule izskatīsies maksimāla aptumsuma brīdī Rīgā 10. jūnijā. Un tas aptumsuma laiks ir plānots, dienas vidū faktiski. Tas ir maksimālā fāze būs 12:00. Tas ir neilgi pēc dienas vidus. Tā, tas ir gandrīz viss no ievada daļas. Tad vēlreiz informācija par to, ka var izmantot tumšo debesi, lai jāgaida, tad, ka ir skaidra nakts, lai meklētu Latvijas zvaigzni liesmu pie lielā lāča oktura. Tad aicinu lasīt žurnālu Zvaigžņoto debesis. Tagad ziemas numurs ir jubilejas numurs un ir iznācis kopā ar pielikumu. Nelielu sienas kalendāru, tā kā 2 vienā un par to pašu cenu. Tieši šobrīd ar to iegādi ir mazliet varbūt apgrūtinoši, tā, ka universitāte ir daļēji slēgta un tad ir jāmeklē varianti, bet man liekas Jāņa Rozes grāmatnīcās var arī pasūtīt caur Latvijas universitātes apgādi. Un var arī abonēt. Latvijas universitātes akadēmiskajā apgādā Aspazijas bulvārī var iegādāties. Jā. Tur strādā regulāri. Tur ar iekļūšanu arī ir mazliet izaicinoši, jo tur jāiet caur universitātes telpām. Bet var. Jā, un tur ir īpaši jāsaka, uz kurien dodaties. Un tad var. Tā. Un tad nākamā sanāks mums būs 3. februārī. Sanāk arī tā ir mēneša 1. trešdiena. Programmu izziņosim vēlāk. Tā, un tad joprojām... Es piepildīšu, ka tā ir biedru sapulce arī kā ik gadu. Pirmo reizi organizēsim to attālināt, un es tad ceru uz tikpat plašu biedru atsaucību. Jā, tad tev būs iespēja
varbūt vieglāk kvorumu savākt, jo parasti tā ir problēma, ka biedri mums ir, bet, lai veiktu zināmas balsošanas procedūras, ir vajadzīgs kvorums. Tad attālināt varbūt ir vieglāk. Es nezinu, kā darbojās balsu skaitīšana, protokolēšana vispārējais. Tas būs jāizdomā, laikam, procedūra attālinātā, bet tāda vēl. Mēģināsim slaido uztaisīt. Jā. Tā. Vai Google ir polling? Zoomāja BBB. Jā, te ir jautājums, kāda veida balsošana vajadzīga. Mums ir atklāta vai aizvērta? Atklāta arī var būt pollings, bet tad uzreiz saskaita, nav vajadzīgs skaitīt balsis. Jā, tad. Ja viss vienbalsīgi, tad, protams, nav problēma. Tad labi, to mēs atstāsim ārpus. Jā. Tas tehnisks jautājums. Tagad vēlos dot vārdu mūsu galvenajam referentam šodien Artūram Rubļevskim. Tā, labdien visiem! Es ceru, ka es esmu sadzirdams. Esi dzirdams, jā. Ok, šī man īstenībā ir pirmā pieredze iekš Google Meet. Pagaidām ir iztikts ar visām citām tehnoloģijām. Jā. Bet jā, tātad es palaidīšu savu prezentāciju. Jā, tur apakšējā daļā tur ir tāds present now. Ja latviski varētu būt rādīt tūlīt. Un tad var izvēlēties vai nu rādīt visu desktopu vai atsevišķu logu. Ja ir prezentācija, tad prezentācija sākumā jāpalaiž, un tad ir jāizvēlās tas logs, kurā ir tieši prezentācijas skats. Jā, es jau kādu mēģināju. Ir pareizi, jā. Ok. Labi, tātad labdien visiem. Es par uzaicinājumu uzstāties. Pastīt gan par Ventspils starptautiskā radijas centra pētījumiem un lielā mērā arī par saviem pētījumiem. Šī man ir arī pirmā astronomijas biedrības sēde. Cerams, ka ne pēdējā. Tātad man sauc Artūrs Rubļevskis, esmu pētnieks Ventspils starptautiskā radioastronomijas centrā un daļa no pētījuma grupas, kur mēs kopā esam 3, kopā ar vēl Borisu Jabovu un Dmitriju Bezrukovu. Un mēs esam daļa no Ventspils augstskolas. Šodien es, kā jau tik minēts, stāstīšu par saules pētījumiem Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā un lielā mērā tieši par savējiem, jo tie, ko es uzreiz vēlos pateikties visiem, kas tāds mans pētījums ir padarījuši par iespējamiem, tas ir par atbalstu. Paldies Ventspils pilsētas domei un arī šim te postdoc Eiropas struktūra fondu projektam, kur ietvaros tad es veicu lielāko daļu savu pētījumu. Stāsts lielā mērā ir par sauli, par saules aktivitāti un par saules vēju. To, ka no saules kaut kas aizpūst prom, var novērot, kaut vai tā kā ir šeit redzams šajā fotogrāfijā no saules aptumsuma, kā tā tad šķietami plūst projām kaut kāda viela, bet tāpat var redzēt, ka tā nav šī aizplūde, nav tīri radiāla, bet ka tur var novērot struktūras. Tad ar to tad arī ir daļai šis te stāsts. Tad, lai to manu stāstījumu varētu labāk saprast, es īsti nezinu, kāds ir vidējais priekšzināšana līmenis attiecībā uz saules fiziku. Tad tāds obligātā, lai to visu labi saprast, obligātā fizikas pamatlieta vai priekšzināšanas, kas ir nepieciešams no plazma fizikas un arī no vienkāršas fizikas, ir par to, kā pārvietojas daļiņas, lādētas daļiņas magnētiskajā laukā. Teiksim, tās kā gaisa mums apkārt, pārvietojas virzienā, notiek nejaušas sadursmes un daļiņas maina savu kustības virzienu.
ja eksistē fona magnētiskais lauks, to kustība vairs nav brīva un nav vienāda visos virzienos. Lādētu daļiņu elektriskajā magnētiskā laukā darbojas Lorenza spēks, kurš šeit jums uzrakstīs arī formulu, bet tātad, ja ir elektriskais un magnētiskais lauks, un šo spēku iedarbībā, tad lādētas daļiņas, to kā es to esmu mēģinājis attēlot šeit, ja grafiskajā zīmējumā, tās var joprojām brīvi kustēties magnētiskā lauka magnētiskajam laukam, tātad magnētiskā lauka līnija virzienā, kustība ir brīva, bet perpendikulārajā virzienā šīs daļiņas riņķo pa riņķi, elektroni vienā virzienā, pozitīvi lādētās daļiņas pretējā virzienā, bet tātad rezultātā var teikt, ka magnētiskā lauka lādētās daļiņas ir piesaistītas magnētiskajam laukam, magnētiskā lauka līnijām. Tās nevar brīvi pārvietoties perpendikulārā virzienā, nevar brīvi šķērsot līnijas. Bet tā rezultējošā kustība ir spirāles veida. Tāda vai vienā virzienā vai pretējā virzienā magnētiskā lauka līnijām un pa spirāli. Salīdzinoši vienkārši novērot. Šeit ir 2 foto no eksperimentiem laboratorijā, ko es veicu savu doktordarbu ietvaros. Augšējā atrādas plazmas kūles, kas izšaujas no tāds tā kā plazmas pistoles vakuma kamerā. Un jau tagad ir neliels fona magnētiskais lauks, un tādēļ šīs kūles nav pavisam taisnas, bet tā noliec pavisam neliela. Tad jau sākotnēji šīs kūles seko šim te vājiem magnētiskajam laukam un fona magnētiskā lauka līnija. Kādā virzienā tur magnētiskais lauks ir tam attēlam? Augšējā attēlā? Jā, augšējā, jā. Tieši tā, kā tas kūles plūst. Tādā, ok. Jā. Un tad tā ēna, ko jūs redzat, tā īstenībā ir pole, tātad metāla vats uztīts vairākos tinumos. Un tad apakšējā attēlā šī spolei ir pieslēgta strāva un ir magnētiskais lauks spolei. Un tad no pašas plazmas pistoles nekas nemainās, kūles joprojām plūst. Bet šī spoles magnētiskā lauka, šis kūles ir ievērojami noliekts un jau atkal iezīmē jau šīs spoles magnētiskā lauka līnijas. Tad šī plazma, kas plūst no pistoles, joprojām lielā mērā pieturās pie šī magnētiskā lauka. Un tad tas iezīmējas arī uz Saules, tad Saules atmosfēra sastāv no plazmas. Gāze ir uzkarsēta līdz tik lielām temperatūrām, ka elektroni ir atraušies no kodola, un atmosfēra lielā mērā sastāv no pozitīvi un negatīvi lādētām daļiņām. Tad jau Saules magnētiskais lauks, tad līdzīgi arī šīs daļiņas būs piesaistītas magnētiskajam laukam. Tātad tas, kur tas viss lielā mērā izpaužās, ir Saules aktīvie apgabali. Redzamajā gaismā tas, ko mēs redzētu uz Saules, būtu Saules plankumi. Un šeit kreisajā pusē ir attēls ar plāgiem Saules plankumiem. Un tad redzamajā gaismā mēs redzam plankums, kur temperatūra ir zemāka nekā apkārtējās Saules virsmas. Bet tad, ja skatās kaut kādā konkrētā spektra līnijā, šeit labajā pusē konkrēti ultravioletajā starojumā, tad mēs redzam jau jeb tātad vietas, no kurienes tiek izstarots šis atbilstošā viļņu garuma starojums. Un tad šim te pašam plankumam mēs redzam lokus. Tātad plazma iezīmē lokus, un atkal tātad tas acīm redzot iezīmē magnētiskā lauka līnijas. Un tātad šie te aktīvi apgabali ir iemesls, kāpēc tos sauc par aktīviem, jo var notikt gan radio uzliesmojumi, gan arī izvirdumi. Tā saucamie koronālie masas izvirdumi. Šeit ir viens piemērs no 2012. gada 23. jūlija, kur tātad
no stereo kosmiskās zondes. Tad tas ir vairāku attēlu, ja vairāk kopā salikts attēls, tad centrā ir Saule, un tālāk jau iegūt pārējie attēli, aizklājot Sauli, lai varētu redzēt šo te daudz mazāk spožo Saules vēju, kas aizplūst projām. Tad es palaidīšu. Un, jā, tad mēs redzam, ka ir noticis izvirdums, tad mēs redzam šos trokšņus, kas ir šis te augstas enerģijas daļiņas ietriecis kosmiskās zondas uztvērējos. Un tātad vienam tādam izvirdumam uz Saules ir viens no visjaudīgākajiem, kāds novērots. Un tāda te izvirdumi ir lielā mērā motivācija tam, kāpēc cilvēki pēta Saules aktivitāti. Jo, ja šādas izvirdumus trāpītu Zemē, tad tas var atstāt ievērojams sekas. Un tātad tiek lēsts, ka ja tāda līdzīga tā izraizītā magnētiskā vētra varētu nodarīt tātad miljardos mērāmas zaudējumus, iespējams, ka šeit tiek rakstīts, ka no ierīnas izsisto transformatoru remonts prasītu gadus, bet ļoti reāli būtu, ka kaut kādā zemeslodes apgabalā iespējams elektrība nebūtu uz vairākiem mēnešiem. Jūs varat iedomāties, ka cik ļoti mēs jūtamies neērti šī koronavīrusa laikā, un cik ļoti dzīve būtu vēl neērtāk, ja mums, teiksim, uz pāris mēnešiem nebūtu elektrības. Izvirdums mums Zemē netrāpīja, bet tad jautājums būtu, cik bieži tāda notiek, cik bieži tāda Zemē trāpa, un vai mēs tāds varam paredzēt. Ir zināms, ka līdzīgs kaut kas notika un trāpīja Zemē 1859. gadā, bet tad vēl tad uz Zemes tika izmantot ierobežotā daudzumā, līdz ar to tās sekas nebija ne tuvu tik katastrofāls, kādas tās varētu būt mūsdienās. Un tad vēl ir arī, tad mēs zinām, ka reiz 100 gados aptuveni kaut kas tāds notiek, ja ne biežāk, bet tad vēlme būtu arī paredzēt, gan tas, kad šis izvirdums notiks uz Saules. Tas izvirdums notiek lielā mērā tādā veidā, ka ir uz Saules tā kā plazmas loks vai cilpa, kur kaut kādā mirklī izšaut. Tad šāda cilpa var sēdēt uz Saules nedēļām ilgi, un tad nav īsti zināms, kurā mirklī tad tāpat nav zināms, kas ar šo cilpu notiks, vai ar šo plazmu notiks starp Sauli un Zemi, tajās 2 dienās aptuveni, kamēr jums ceļo to attālumu. Dažos gadījumos tas viss izplēnē un ietekme, ja tā saucamā geoefektivitāte ir niecīga. Citos gadījumos tas izraisa vērā ņemamas magnētiskās vētras. Un tātad es tieši šos izpētu, patīk pieminēt šo tieši piemēru, ir pirmkārt tas, ka es pasvītro to, cik tomēr šīs sekas var būt nozīmīgas. Un otrs, ka tad, kad tiek runāts par šo te izvirdumu, šis tad bija viens no visjaudīgākajiem, un tad, kad mēģināja izpētīt, kāda tas bija iespējams, ka tas ir tik ātrs un jaudīgs, tad tika konstatēts, ka patiesībā pirms tam bija viens cits izvirdums, kurš savā ziņā, kā šeit rakstīts, plowed the road, tātad izšķūrēja šo te fona starpplanētu vidi. Izvirdums varēja aktīvi izpildīties tajā šī pirmā izvirduma, pēc šī pirmā izvirduma. Un tas, ko es cenšos pateikt, ir, ka tāda nozīme ir ne tikai pašam šim izvirdumam, bet arī šim fonam, kurā izplatās šis izvirdums. Bet tas, ko mēs pētam Saules grupā Ventspilī, viens no pētījuma virzieniem ir tieši Saules vējš, ārpus šiem izvirdumiem, kādas tas veidojas mierīgajos apstākļos. Tad vēlreiz par šīm ģeomagnētisko vētru sekām, tad enerģētiskās daļiņas var izsist no ierīnas un sabojāt satelītus, apdraud lidmašīnas apkalpi un pasažieris, ja tie lido tuvu
polu apgabaliem. Un tad var inducēt, ierosināt strāvas līnijās un arī dažādos kabeļos. Arī šī ietekme ir, tad, ja tā nav tik katastrofāla, ka tiek zaudēta elektrības vairākiem mēnešiem, tik un tā mazāk jaudīgas vētras var tik un tā atstāt iespēju. Tad par Ventspils starptautisko radioastronomiju pāris vārdos, tad ir no infrastruktūras viedokļa divi radioteleskopi. Tradicionālās antenas, viens ir 32 metru diametra, redzam šeit apakšējā kreisajā stūrī, un tad arī 16 metru antena kreisajā augšējā stūrī. Un tad tas jaunais ir, ka ir izveidots LOFAR antenu lauks, kas ir šeit redzams apakšējā attēlā, un kur fonā var redzēt arī 32 metru antenu. Un par šo LOFAR laukas prezentācijas beigās arī nedaudz izstāstīšu. Antenu mans kolēģis Dmitrijs Bezrukovs izmanto regulāriem saules spektrupolarimetriskiem uzņēmumiem. Ir viens piemērs šādam te saules radio uzņēmumam. Tad ar krāsu, tumšāks, ir attēlots intensitāte, un ar kontūriem ziliem un zaļiem ir attēlot šī starojuma polarizācija. Un šie mērījumi tad ir veikti ar viņu garumu gandrīz 4 cm. Šādus novērojums veikt regulāri, un tad var saistīt tos te radio novērojumus ar novērojumiem, piemēram, citos viņu garumos. Un, teiksim, šeit labajā pusē ir saules virsmas magnētiskais lauks, kur tad var identificēt arī aktīvos apgabalus. Un labajā pusē arī tad šīs ir ūdeņraža alfa līnijas arī uzņēmums. Un tad datus no dažādām zondēm, no dažādiem viņu garumiem, kopīga aina par to, kas tieši notiek uz Saules. Konkrēti maniem pētījumiem, tātad pirmais, kas ir ko es vēlos, kas veido pamatu zināšanas, ir tas, ka tātad Saulē ir mainīga aktivitāte. Šeit ir tad šī aktivitāte ir cikliska, ar periodu aptuveni 11 gadi. Ka tātad šobrīd jau sāks 25. Saules aktivitātes cikls. Tad ir atlikts uz grafika Saules plankuma skaits. Tur, protams, ir jāuzmanās, kā tas tiek skaitīts, bet, neiedzinoties detaļās, kuras pats arī nezinu, tad mēs redzam, ka ir aktivitātes minimumi, kurā ir mazāk plankumu, kurā nenotiek tik daudz šie izvirdumi un uzliesmojumi, un tad ir aktivitātes maksimumi. Un attēlot, teiksim, no modeļa, kāds ir magnētiskais lauks aktivitātes minimumos un maksimumos. Pusē ir Saules magnētiskais lauks aktivitātes minimuma fāzē, un tātad, ja neskaidrs šo te struktūru, kopumā lauks ir modelējums kā dipola, tātad magnētiskā lauka līnijas no viena pola noslēdz otrā polā, izņemot polāros apgabalus, kur līnijas ir nenoslēgtas. Tās tiek iekrāsotas lilā un zaļas, atkarībā no tā, kādā virzienā tās ir, bet šīs līnijas aizplūst starpplanētu telpā, tā kā kopā ar tā kā no Saules plūst magnētiskais plūst Saules vējš, un tas ir lādēts daļiņas, tad vējš ir saistīts ar magnētisko lauku un otrādi, un tad šis projām plūstošais Saules vējš arī plūst kopā ar magnētisko lauku. Un tad šīs te magnētiskā lauka līnijas no pola apgabaliem patiesībā aizplūst ļoti lielā attālumā. Tātad ir no fizikas teorijas visas magnētiskā lauka līnijas ir noslēgtas, bet praktiski, jo šāda magnētiskā lauka līnijas sākas uz Saules, aizplūst kaut kur līdz
Saules sistēmas robežai, un tad tikai atgriež atpakaļ. No praktiskā viedokļa to tā tiek saukta, un to var uzskatīt par nenoslēgtu magnētiskā lauka līniju. Atceramies, ka plazma tā tad ir piesaistīta magnētiskiem laukam, un magnētiskā lauka līnijas plazma būs piesaistīta, tomēr par šīm nenoslēgtajām lauka līnijām tā var aizplūst projām. Tad kreisajā pusē ir mierīgs saules laika, modelējot varētu būt magnētiskais lauks. Labajā pusē ir saules aktivitātes laikā, tas ir tā kā starposms tam, ka nomainās polaritāte tādam te dipolam viens uz pretēji. Šajā pārejas posmā magnētiskais lauks ir daudz sarežģītāks, un ir šie aktīvi apgabali, un ir arī nenoslēgtas lauka līnijas ārpus šiem te polu apgabaliem. Un tad, ja mēra saules vēju, ja mēra, teiksim, ātrumu, ar kādu aizplūst projām plazma, tad šeit kreisajā apakšējā attēlā līdzīgi, ne konkrēti šajā te laika brīdī, bet līdzīgās saules laikā ir nomērīts, kāds ir saules vēja ātrums atšķirīgos platuma grādos. Tas bultiņas garums parāda šo ātrumu. Tad mierīgas saules laikā mēs redzam, ka bultiņas ir garas, tātad ātrums ir liels, un tas tiek novēros tā saucamais ātrais saules vējš no šiem te polāriem apgabaliem. Aktīvās saules laika daudz vairāk novērots lēnais saules vējš, tad šīs īsākās bultiņas. Un tad, ja par ātro saules vēju ir diezgan skaidrs, ka tas veidojas no šādiem te polāriem apgabaliem, tad joprojām nav īsti skaidrs, kur tieši veidojas lēnais saules vējš. Ja mēs ieskatāmies šajā te labajā attēlā, ja es kaut kur kādā punktā nomēru saules vēju projām no saules, tad patiesībā es nezinu skaidri, kur šis vējš ir cēlies, no kurien šī plazma ir plūdus. Jo es nezinu, ja plazma seko magnētiskā lauka līnijām, tad man ir jāzina, kur šī magnētiskā lauka līnija sākās. Tā varbūt sākusies kaut kur pavisam citā punktā uz saules virsmu, un tad līnija varbūt ir noliekusies, un tāpēc es tagad ar savu magnētisko zondi, ar savu kosmisko zondi esmu nomērījis vēju, kurš sākās varbūt vispār vietā uz saules. Tad nav skaidrs zināms, kur tieši rodas šis lēnais saules vējš. Tas ir aktuāls jautājums. Kāds tad ir avots saules vējam? Pola apgabalos tur rodas ātrais saules vējš, bet kā tieši un kur rodas lēnais saules vējš, teorijas ir dažādas. Varbūt tās ir malas šim te polāriem koronāliem caurumiem, šim te vietām, kur rodas ātrais saules vējš, varbūt malās rodas lēnais saules vējš. Varbūt tās šādas te dažādas magnētiskā lauka struktūras, kurās tātad noslēgtas lauka līnijas pārslēdzas par nenoslēgtām, plazma var aizplūst un līdz ar to veidojas aizplūst projām arī un veidojas saules vējš. Tad ir uzskaitīts visdažādākās šīs te hipotēzes. Un mana šī pēcdoktorantūras projekta ietvaros es vēlējos no zinātniskā viedokļa sniegt ieguldījumu šī lēnā saules vēja avota noteikšana, to ar saules planku. To, kas pastāstīšu sīkāk. Tad šī visu pamatā ir hipotēze, kuru mūsu grupas vadītājs Boris Rabovs jau pēta labu laiku. Novērojumiem, ka mēs apskatām šādu saules plankumu. Kreisi augšā stūrī ir attēls redzamajā gaismā. Mēs redzam plankuma ēnu pusēnu. Tad, ja mēs šo pašu plankumu apskatām vai nu ultravioletajā starojumā vai reņģena starojumā, tad var redzēt, kur mēs jau redzam saules atmosfēru, tad var redzēt šādas tumšas joslas. Un šīs tumšās joslas varētu saistīt ar vietām, kur plazma no atmosfēras ir aizplūdusi, līdz ar to tātad plazma tur nespīd, līdz ar to mēs tad veido šīs tumšās joslas. Tātad varētu būt, ka tas ir šīs nenoslēgtās lauka līnijas, kur plazma plūst projām un veido saules vēju. Un tad ka šāda situācija varētu būt, ka saules varētu būt viens no avotiem lēniem saules vējiem, bet tā ir tā hipotēze, ko mēs vēlamies pārbaudīt.
Un tātad pats Boris jau par to ir publicējies iepriekš, tad divas atsaucas augstāk no iepriekšējiem gadiem, un tad tālāk jau ar manu dalību ir jau 2 jauni raksti. Viens ir 2020. Gada sākumā. Šī te nenoslēgtā lauka struktūras saules vainagā, koronā, šim te vienam plankumam. Un tad šis te jaunākais raksts, kurš ir iesniegts publicēšanai, par to es pastāstīšu pēc mirkļa. Bet tātad, kā tas sīkāk, ko tad mēs darām? Ja mums ir mūsu saules plankums, šeit atkal ir attēlots vēlreiz kreisajā pusē redzamajā gaismā, pa vidu ir izmērītais magnētiskais lauks uz virsmas, un tad labajā pusē ir šī te ultravioletā starojumā var redzēt šīs tumšās joslas. Šie dati ir no SOHO kosmiskās plankums ir no 1999. Gada 13. Maija. Nomērīto virsmas magnētisko lauku var modelēt, kāds ir magnētiskais lauks visā atmosfērā. Tāda modeļa rezultāts ilustratīvs ir šajā kreisajā apakšējā. Mūsu plankums ir šeit pašā centrā, un jau šī modeļa ietvaros, kur attēlos tikai dažas līnijas, ir šīs zaļās līnijas, kas tātad ir nenoslēgts. Tas, kāds ir magnētiskais lauks Saules atmosfērā, tā ir aktīva tēma, jo teiksim, šīs modelis, tas ir balstīts uz pieņēmumiem, kas nebūtu nevienmēr izpildās. Tiek pieņemts, ka kur tātad tiek veikta šī modelēšana, ka tur nav strāvas, kas īstenībā neizpildās, stingri neizpildās viss caur Saules atmosfērā. Un tad kaut kāda šī virsma, RSS, kur tātad tiek pieņemts, ka viss lauks ir radiāls. Es jau neiedzināšos detaļās, bet tā pamatdoma ir tāda, ka šis ir rupišs modelis. Līdz ar to ir vēlme, pirmkārt nav pārliecības, cik tas vienmēr ir precīzi, un otrkārt ir vēlme veikt magnētiskā lauka mērījumus, dabūt kaut ko labāk par šo te rupjo modeļu. Ir arī, protams, sarežģītāk modeļi, bet kā tas ir aktīvs pētījumu lauciņš. Tātad modelējot magnētisko lauku jau uz šo te plankumu, šeit attēlā C, tad apkārt ir daudz noslēgta magnētiskā lauka līnija, tad eksistē šie te apgabali, kas ir attēlā B, kur ir avoti nenoslēgtām lauka līnijām. Šajā te pirmajā publikācijā, kur galvenais autors bija Boris, tika pētīts šīs magnētiskā lauka struktūras ap šo te plankumu. Tad mums ir ar nenoslēgtām magnētiskā lauka līnijām, kas sākas un tad izplūst plašāk. Tad ir šie te tādi kā koridori, kas sākas šauri un arī līdz ar augstumu izplašās. Un tad pa vidu ir tāds tā kā aizskars. Un tad, kā jau es teicu, tad tā kā plazmu ietekmē magnētiskais lauks, tad tas, lai izprast, kas notiek, viens no soļiem ir arī izprast šīs tie, kāda ir magnētiskā lauka struktūra. Un tad tas, ko es tālāk daru šajā pēdējā publikācijā, es izmantoju radio novērojumus no VLA Amerikā. Tas ir rinda radioteleskopu, kur var iegūt augstas izšķirtspējas attēlus, radio attēlus ar daudz lielāku izšķirtspēju, kāds, piemēram, ir iespējams ar vienu pašu iedens radioteleskopu. Lai saprastu, ko mēs tieši redzam, ir jāsaprot, kā rodas radiostarojums. Un šeit es uzskaitīs virkni ar formulām, bet tad mēģināšu jums izstāstīt svarīgāko. Pirmais, kas ir, ka radiostarojumam, atšķirībā no tā, ka tiek novērots kaut kāds atsevišķu līniju starojums, ir diezgan vienkārši ļoti bieži interpretēt, kas tieši ir redzams. Jo, ja pieņem, ka eksistē termiskais līdzsvars starp elektroniem un starojumu, tad tas, ko nomēra radioteleskopu intensitāti, pareizinot ar atbilstošām konstantēm, var pārvērst izteikt kā temperatūras vienībās.
Un šo temperatūru sauc par spožuma temperatūru. Un ja slānis, no kura nāk šis starojums, ir tā sacīt pietiekoši optiski blīvs, tad šī te spožuma temperatūra atbildīs elektronu reālajai fiziskajai temperatūrai. Un tātad, ja šis slānis nav blīvs, optiski blīvs, ja tā sacīt, vienkārši runājot, nav pietiekoši daudz plazmas, šī temperatūra neatbildīs reālajai fizikālajai temperatūrai. Bet tad rodas jautājums, kur tad ir šie te optiski blīvie plāņi. Divi radiostarojuma mehānismi. Viens ir tās termiskais bremzstrālums, jeb elektronu bremzēšanas starojums. Tas, principā, vienkāršot formulu ir šeit labajā pusē, kur tātad ir aprakstīts, kā šo optisko blīvumu tavu nosaka elektronu blīvums un elektronu. Tātad vienkāršot runājot, visur, kur ir pietiekoši blīva plazma, veidosies šis te starojums. Tad papildus tad ļoti liela nozīme ir tā saucamajam žiro rezonanses starojumam, kurš pasaka, ka ir tiek sasniegt šis lielais optiskais blīvums vietās, kur magnētiskais lauks atbilst konkrētām vērtībām. Un to es cenšos attēlot šajā nākamajā attēlā, kur tā tad ir attēlots saules plankuma modelis. Tātad, ja mēs pievēršamies augšējiem attēlām, tad mēs varam iedomāties, ka šī te vidējā raustītā līnija ir saules virsma. Mēs skatāmies tā kā šķērsgriezumu, un tad šīs te vertikālās līnijas ir magnētiskais lauks, saules plankuma magnētiskais lauks. Tātad centrā ir saules plankums, un no viņa, kā no dipola, aiziet projām magnētiskā lauka līnijas. Un tad šie te loki ir vietas, kur magnētiskajam laukam ir konkrētas vērtības, kas atbilst mūsu izvēlētajai novērojuma frekvencei, žiro rezonanses, jeb Larmora frekvences harmonikā. Pirmā harmonika, tālāk, kur lauks ir vājāks, kaut kur būs 2., 3. un 4. un tā tālāk. Ir, ka šim starojumam optiski blīvi apgabali ir tur, kur ir šie slāņi. Citiem vārdiem sakot, ja mēs novērojam starojumu, tad tas lielā mērā nāk no šiem te slāņiem. Ja mēs novērojam šo starojumu, ja mēs šo intensitāti pārvēršam temperatūrā, tad principā tas, ko mēs redzam, ir kāda ir temperatūra šajos te slāņos. Un tas tad ir veids, kā šo te novēroto attēlu pārveidot par priekšstatu par atmosfēras temperatūru šajā virs šī te plankuma. Protams, to visu, tas, ko mēs iegūstam, ir tādu tā kā integrālu novērojumu līdz novērotājiem. Ar to mums vajag savā veidā invertēt to, ko mēs redzam, par informāciju par atsevišķiem punktiem tilpumā. Nu, tad kādi ir šie attēli? Šis ir dati, kādi ir novērojumi. Polarizācijās, 2 cirkulārajās polarizācijās, labajā un kreisajā, un 3 frekvencēs 5, 8 un 15 GHz. Piezīmēts saules plankuma ēnas un pusēnas robežas, un tad šīs te krāsa norāda šo te spožumu temperatūru. Un tad A, B, D un E, tātad šos te 5 un 8 GHz attēlos, tie izteikti ir miljonos grādu. Un tas, ko mēs redzam, ir šie te ļoti spožie apgabali, kuros temperatūra ir gandrīz 3 miljoni, šī spožuma temperatūra. Un tad mums ir arī tāds spožs apgabals 15 GHz novērojumos, un es jau uzreiz varu pateikt, ka mūsu modeļi nespēja izskaidrot šādus te, tā vienkārši izskaidrot, kāpēc ir šādi ļoti, ļoti spoži apgabali ar ļoti augstu spožumu temperatūru. Tur nav parasta saules plankuma atmosfēra, tur notiek iespējams, ka kaut kāda ir notikusi magnētiskā pārsaiste, varbūt tās citādi iemeslu dēļ ir uzkarsēti šajās te vietās. Mūsu modelis nemēģina to izskaidrot. Tas, ko es daru, ir paņēmu šķērsgriezumu par šo te raustīto līniju.
kurus cenšos izvairīties no šiem spožuma apgabaliem, un tad modelēt to, kāds būtu manā modelī šī spožuma temperatūra to ar novērojumiem. Tad, ja mēs ignorējam šos spožos apgabalus, tad tas, kas ir ļoti interesanti, ir šis robs, ja tā var teikt, gan 5, gan 8 GHz plankuma ziemeļu daļā. Tad parastam saules plankumā mēs varam iedomāt, mēs sagaidām, ka šī spožuma temperatūra ir vairāk vai mazāk viendabīgi, ir grūti panākt, ir grūti izskaidrot, kāpēc šeit ir tāds robs. Bet mūsu tāda hipotēze ir, ka šajā vietā ir nenoslēgts lauka līnijas, ka karstā plazma ir aizpūt uz projām, un tāpēc tur vairs nav augstas temperatūras plazma, kur spīdētu un tiktu novērot. Tā ir tā hipotēze, ko mēs vēlamies pārbaudīt. Un šeit ir parādīts, kā būtu, ja tikai, ja mums būtu vienkārši viendabīga plazma, tas ir, ja horizontālā virzienā, vienā augstumā, plazma būtu viscaur viendabīga, ar vienu temperatūru, vienu blīvumu. Tad mēs iegūstam šādus te attēlus, un kā mēs redzam, nekādu robi tur neparādās. Tas, ko mēs darām, tātad, jā, mēs vēlamies izskaidrot šo te robu. Šis te plankums jau tika pētīts 2004. gadā, Brosijus un Vaits, kur Vaits ir īstenībā amerikānis, kurš tur veids šos te radio novērojumus. Tad viņš veids šos novērojumus un pēc tam centās izskaidrot. Un papildu šiem te magnētiskā lauka datiem, kurš šeit ir attēlot ar kontūriem, viņi izmantoja spektrālos novērojumus. Un šajā gadā ar krāsām ir attēlota skābekļa 5 līnija. Un viņi ievēroja, ka šī līnija spīd tieši šajās te vietās, kur ir šis te robs. Redz, ka šajā vietā tad ir atbilstoši temperatūra un blīvums, lai šī līnija tieši būtu spīdēta. Tad viņi novēroja, ka tas atbilst, šī vieta atbilst, ka tur temperatūra varētu būt pazemināta, tad, ja citur bija miljoni, tad tur ir 160 līdz 500 tūkstoši šajā te vietā. Bet to, kāds ir avots šeit pazeminātai temperatūrai, viņi vienkārši to nosauc diezgan vispārīgi par plūmu. Es nezinu, kas būtu labs tulkojums šim vārdam, bet tāda, ka tur ir principā kaut kāds apgabals, kur ir šī pazeminātā temperatūra. Tas, ko mēs cenšamies izdarīt, ir saistīt to ar nenoslēgtu lauku līnijām. Un tad es modelēju magnētisko lauku, vismā visu atmosfēru šādā te tilpumā. Tad ar dzeltenu ir saules virsma, ar melnu diezgan rupji ir plankuma ēna un pusēna. Un tad visā šajā te tilpumā es uzdodu blīvumu un temperatūru plazmai. Magnētisko lauku izmantoju šo PFSS modeli, kāds varētu būt magnētiskais lauks virs šī plankuma. Un es esmu identificējis šādu te sarkanu tilpumu, kur magnētiskais lauks ir nenoslēgts, kur šie tilpuma elementi ir noslēgtām lauka līnijām. Interesantais ir, ka, ja mēs apskatām, kāds ir kur atrodas šīs nenoslēgtās lauka līnijas, šeit ir virs mūsu plankuma paņemti šķērgriezumi, tātad 40 megametros, 120 un 200. Tad robeža šīm nenoslēgtajām lauka līnijām 40 megametros šis iekrāsots vai atzīmēts ar nepārtrauktu līniju, tā ļoti labi atbilst tai vietai, kur mums ir šis te robs. Tas jau pirmā pazīme, kad mēs varētu mēģināt saistīt šīs nenoslēgtās lauka līnijas ar šo pazemināto spožumu temperatūru. Bet tas, ko mēs darām, ir uzdodam atmosfēras modeli. Tad būs vieni parametri visam tilpumam ārpus šīm te nenoslēgtajām lauka līnijām. Mums un temperatūra mainās ar augstumu, bet horizontālā virzienā viscaur ir viena un tā pati. Un līdzīgi citi parametri otrai komponentei šai te plazmai, kas atrodas uz nenoslēgtajām lauka līnijām. Tad mēs izmantojam šādu te vienu modeli no Alessandrakis un viņa biedru publikācijas, kur tiek uzdots, kā mainās temperatūra blīvums ar augstumu. Priekš tā ir vajadzīgi vairāk parametri. Un tad šeit esmu
mēs variējām šos te parametrus, tad apskatījām tur vairākas tūkstošas iespēciju, kuras parametru vērtības vislabāk atbilst novērojumiem. Un tad mums ir šī te angliski, ko sauc par bulk, ir tāda pamatkomponente, kur tad es pētīju, kāda tas varētu būt blīvums, izejas blīvums, šīs te plūsma, siltuma plūsmas, konstantā siltuma plūsma, kādā augstumā sāk šis modelis un izejas temperatūra. Un līdzīgi šeit nenoslēgtā lauka līnija tilpumam arī tik mainīti parametri, tikai atšķirība tāda, lai jebkādā veidā tuvu pietuvotos tam, kas tiek novērots, mums nākas secināt, ka šim te modelim, ka jābūt principā ar augstumā nemainīgu izotermālu plazmu. Bet lai vai kā, mēs variējam šos daudzos parametrus un iegūstam šādus divu modeļus. Tātad traukt līnija ir, kā mainās temperatūra tātad pamatkomponentei, tātad šī pārejas slāņa, tā strauji pieaug līdz vairāk kā 2 miljoniem grādu. Ar raustīto līniju ir šī te konstantā temperatūra šim te nenoslēgto lauku līniju apgabalam, kas tātad mēs iegūstam, ka ir 140,000 Kelvinu. Pārējās līnijas ir blīvums. Tātad galvenai komponentei blīvums krītas ļoti strauji, kamēr šeit nenoslēgta lauka līnija komponentei blīvums ir lielākoties lielāks. Tātad mums sanāk, ka šī nenoslēgta lauka līnija komponente ir ar zemu temperatūru, bet blīva. Un tad šādi bija mūsu novērojumi. Tad, ko mēs iegūstam rezultātos? Šādi te ir attēli rezultātiem. Tad es salīdzinu šie mūsu rezultāti. Pirmkārt, šie ir mūsu rezultāti, tad, kad mēs esam sareiķinājuši kāds spožums katros atsevišķos pikseļos, tad mēs redzam, ka mēs iegūstam šo te robu šajā te plankuma ziemeļdaļā. Viena problēma ir tāda, ka pats radioteleskops izšķirtspēja, kāda man ir šie te pikseļi. 5 GHz šīs te izšķirtspēja ir ar kārtu, teiksim, 15 lokas sekundes. Jūs redziet, teiksim, apskatāmies apakšā, man viss plankums ir aptuveni cik 60 lokas sekundes. 15 lokas sekundes ir diezgan rupšs mērījums. 8 GHz tās ir 10 lokas sekundes un 15 GHz 5 lokas sekundes. Tad šī radioteleskopa izšķirtspēja, pēc tam, kad manā modelī ir iegūt šādas te attēls ar pikseļiem, tiek pielietot. Un tad, kad šie attēli tiek atbilstoši izsmērēti, tad šie ir tie attēli, ko mēs iegūstam. Tad kvalitatīvi mēs joprojām iegūstam šo te pazeminājumu. Bet tas noteikti nav tik izteikts, kā novērojumos. Tad, ja salīdzina novērojumi plankumi, mans modelis. Ir jāignorē šie spožie plankumi, spožie apgabali, tos nemēģina nomodelēt, bet mums izdodas vismaz kvalitatīvi iegūt šo spožumu temperatūras pamazinājumu plankuma ziemeļu daļā. Šis ir īstenībā tas, kas tiks salīdzināts. Tad atcerieties, es salīdzinu šķērsgriezumu. Un tad atkal 5, 8, 15 GHz. Pārtraukt līniju ir novērojumi. Ar punktoto līniju ir tas, ko mēs iegūtu, ja būtu tikai šī viena komponente. Un ar raustītu līniju ir tagad, kad ir modelis ar šo nenoslēgtām lauka līniju. Ja mēs redzam, ka, teiksim, 8 GHz ļoti labi tiek iegūts, ka ir pazeminājums šai te temperatūrai. 5 GHz tas nav tik izteikts, bet kvalitatīvi vismaz tiek iegūts. Nu jā, un tad tādi ir tie mūsu rezultāti. Labi, par šo es varbūt šoreiz nestāstīju, tās ir vairāk detaļas, bet arī tā interesanta lieta ir, ka tas, ka šim te plankumam 8 GHz ir apgabali, kur ir spožāk kā 5 GHz. Piemēram, tāds viens punkts ir arī šeit, kur mums nenoslēgtās lauka līnijas, bet mūsu modelī pirms tiek izsmērēts atbilstoši šīm izšķirtspējām, arī izdodas iegūt šo spožuma temperatūras inversiju. Tas arī, lai arī mums skaitliski neizdodas iegūt šos te vērtības, tas, ka tāda parādās, liek domāt, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka vismaz kvalitatīvi tie mehānismi, kas to izraisa, arī mūsu modelī tiek
iegūt. Un šeit ir šis šķērsgriezums, kāda izskatās atmosfēras temperatūra un blīvums. Temperatūrai mums ir komponenti, un tad pa šīm nenoslēgtajām lauku līnijām ir šī augstā komponente. Blīvums ziņā tad mums šīs zemos augstumos, salīdzinoši zemos augstumos šī augstā komponente ir blīva, bet līdz ar augstumu tā pamazām kļūst mazāk blīva kā apkārtējā atmosfēra. Šajā projektā mums ir izdevies konstruēt un optimizēt šādu plankuma atmosfēras modeli. Un mums ir mēs esam pirmkārt jau veicot šo augstas izturspējas magnētiskā lauka modelēšanu parādījuši, ka tā vieta, kur ir nenoslēgts lauka līnijas, sakrīt ar to, kur ir šis tas, ko sauc par robu, ja pazināts apgabals. Un arī pēc tam, kad mēs modelējam, mums izdodas kvalitatīvi iegūt līdzīgs rezultāts, kā tika novērots mikroviņas starojumā, šos radio novērojumos. Bet ar to pētījumu nebeidz, un mums arī citi aktuāli zinātniskie jautājumi, tad mēs vēlamies turpināt pārbaudīt šo izvirzīto hipotēzu un modeli. Tad mums gribētos pārliecināties, ka kur tad ir šīs nenoslēgtās lauka līnijas. Modelēšana ar savu ierobežojumu. Mēs vēlamies par to pārliecināties, izmantojot kaut kādus citus avotus vai citus mērījumus. Un tad arī mums, ja mums ir modelis, kur mēs paredzam, kāds ir plazmas blīvums un temperatūra, tad to labprāt būtu labi izmērīt. Un pēc tam, kad mums ir šāds atmosfēras modelis, tad mēs to varētu arī mēģināt izmantot, jo savā veidā mēs esam iegūši, kāda ir plankuma atmosfēra, tad kāds ir blīvums un temperatūra līdz ar augstumu, un arī esam nomodelējuši magnētisko lauku, tad mēs varam mēģināt paredzēt dinamiskus procesus, tātad sākuma savā ziņā līdzsvaru stāvoklis un pētīt, vai tur tad varētu notikt magnētiskā pārsaiste, vai uzliesmojuma, vai izvirduma un tā tālāk. Kā to varētu darīt? Viens ir, kas tagad izmantot Parker Solar Probe, ja PSP, sonde, kas ir pietuvojusies, jau pietuvojusies Saulei tuvāk par jebkādu citu cilvēku veidot objektu, bet ar katru nākamo orbītu pietuvosies vēl tuvāk līdz pat 0,04 astronomiskajām vienībām, ja 10 Saules rādījusiem. Šai zondē ir raksturīgi tas, ka tā veids vēja mērķis, jeb lokāli tur, kur atrodas zonde, un tai nav teleskopi, lai skatītos uz Sauli un veikt novērojumus attālināt. Izņemot šo vienu vispār aparātu, instrumentu, kurš gan skatās sāņus no Saules. Tātad mums būtu aktuāli iesaistīties Parker Solar Probe datu interpretācijā. Tā doma varētu būt, ka mēs nomodelējam, kāds ir lauks, varbūt atklājam, kur ir šīs nenoslēgtās lauku līnijas, un tad pārbaudām, ja Parker Solar Probe lido cauri vēja un konstatē, izmantoju šos mērījumus, konstatē lēno saules vēju, tad varbūt mēs to varam saistīt ar kaut kādu avotu uz saules, un tādējādi nostiprināt šo mūsu hipotēzi par lēno saules vēja avotiem. Bet, kā jau es teicu, tas joprojām ir aktuāli arī noteikti šo magnētisko sasaisti. Tad šajā attēlā, kuras jau rādīju iepriekš ar magnētiskā lauka modeli, tad, ja mums zonde ir 10 saules attālumā, tad kaut kur tālu prom, jautājums, ar kuru punktu saules virsmas ir šī zonde magnētiski saistīta. Tas jautājums joprojām aktuāls, kā modelēt šo magnētisko lauku. Un tāpat mēs domājam izmantot zemo frekvenču antenu lauku, jeb LOFAR, kurš tagad kopš 19. gada oktobra ir darba kārtībā Ventspils starptautiskā radioastronomijas centrā. Tas sastāv no 2 veidu antenām, 90 zemo frekvenču antenām pusē, un labajā pusē no 96 augsto frekvenču antenu šūnām. Un šim teleskopam un fonās, tad jūs redzat 16 metru radioteleskopu. Šim te radioteleskopam nav kustīga detaļa. Tas teleskops tiek pavērsts un notēmēts digitāli uzstādot fāzes nobīdi starp atsevišķām antenām. Bet vienam pašam šādam teleskopam stara platums ir aptuveni 2 grādi. Tātad neko
augstas izšķirtspējas attēlus ar vienu šādu staciju nevar uzņemt. Bet šis LOFAR teleskops ir daļa no starptautiskā LOFAR teleskopa tīkla, jeb ILT, kas sastāv no 38 stacijām Nīderlandē. Un šeit šis ir redzams kreisajā attēlā. Un tad vēl starptautiskām stacijām 6 Vācijā, 3 Polijā, tad vēl Zviedrijā, Lielbritānijā, Francijā, Īrijā un tagad arī Latvijā, Itālijā. Tas ir redzams kartē. Un tad šīs visas stacijas tiek saslēgtas kopā un darbojas kā ļoti garas bāzes interferometrs. Un tad jau var iegūt ļoti augstas izšķirtspējas attēlus. Un katru nedēļu aptuveni 2 dienas stacija ir mūsu rīcībā darboties vienas stacijas režīmā un darīt, ko mēs vēlamies. Un pārējo laiku tad tā darbojas starptautiskajā tīklā. Un kā mēs to varētu pielietot saules pētījumiem? Vienas stacijas režīmā vietā, lai uzņemtu attēlus, var uzņemt dinamiskos spektrus. Novērotu saules radio uzliesmojumu. Un šeit ir stacijas, kur piemēram mēs domājam sekot un pārņemt viņu pieredzi. Tad šajā uz vertikālās ases ir frekvence, uz horizontālās ases ir laiks, un tad tiek mērīts šie radio uzliesmojumi, kas tādi parādās kā augsts intensitātes mērījumi. Šie 1. un 3. tipa saules radio uzliesmojumi ir informācija par to, kāda ir plazmas blīvums vietās, kur šie uzliesmojumi rodās. Un tīpaši 3. tipa saules radio uzliesmojumi ir interesanti, jo tie veidojas vietās, kur elektroni ir pātrināti pa nenoslēgtām lauka līnijām. Kā mums tieši interesē nenoslēgts lauka līnijas, tad būtu interesanti mēģināt saistīt šādas novērojumus ar mūsu lauka līnijām. Tad mēs mūsu staciju plānojam darbināt šādā režīmā, tad tā ir viens stacijas režīmā, lai uzņemtu šādus dinamiskos spektrus. Tad, kad ir ILT režīms, tad darbojas tīklā, tad jau var uzņemt attēlus. Un šis piemērs no viena cita raksta, kur tiek uzņemti radiostarojuma attēli starptautiskās stacijas režīmā. Tātad šajā attēlā pats radio uzņēmums ir šis viens, kuram ir iezīmēts ar dzeltenu kontūrs. Tas ir savienots kopā ar saules atmosfēras uzņēmumu no citiem, no kosmiskajām zondēm, un tad ar līniju modeli. Un tad laikā tiek uzņemti vairāk šādi attēli. Katram attēlam atlikts centrālais punkts, un tad ar šiem sarkaniem ziliem trīsstūriešiem ir attēlots, kā tātad ar laiku pārvietojās šāds starojuma avots. Un tad šis tur būtu 3. tipa radio uzliesmojums, kura avots pārvietojās. Tad savā veidā šis kā nomērīja šīs nenoslēgās lauka līnijas, no šim avotam vajadzētu iezīmēt magnētiskā lauka līniju, pa kur tas arī tad atbilst mūsu interesēm. Tas, kā mēs varam darboties šajā starptautiskajā tīklā, ir tādā veidā, ka mēs, protams, varam paši iesniegt pieteikumus novērojumiem, bet visproduktīvāk ir to darīt kopā ar mūsu kolēģiem. Tādā ziņā, ka, lai liederīgi izmantot šo ILT, tā zinātniskais darbs tiek organizēts Key Science Project ietvaros. Un viens no tādiem Key Science Project ir Saule un kosmiskie laikapstākļi. Un tad mēs arī esam pārstāvējuši šajā grupā, un tad Saules novērojumiem piesakās visa grupa kopā. Un tad mēs arī varētu nākamajam pieteikumam mēģināt piedalīties un būt daļa no tā. Un šobrīd aktuāli ir veikt šos LOFAR novērojumus ar Solar Probe atbalstam. Tad pār Solar Probe veikt mērījums, kā jau es teicu, in situ, jeb lokāli. Ar LOFAR mēs skatītos radiostarojumu, un paralēli droši vien, protams, Saule novēro arī citos viņu garumos un izmantoja citus teleskopus. Bet tad, kad tiek izmanto šis ILT, tad tiek šī pēdējā projekta ietvaros, pēdējā pietiekama ietvaros, piemēram, tika uzņemti gan attēli, gan dinamiskie spektri, papildus veikt šie tā saucamie starplanētu vidas izraisītos scintilāciju novērojumi, kas sniedz priekšstatu par Saules vēja ātrumu, blīvumu
un arī magnētisko lauku starpplanētu telpā. Tāds ļoti un ja mēs esam daļa no šī Key Science projekta, mēs arī piegūstam šiem te novērojumiem. Tā kā tas būtu nākotnē, kā mēs vēlētos aktīvāk iesaistīties LOFAR izmantošanā saules novērojumiem. Tas, principā, ir viss, ko es biju sagatavojis. Tātad apkopojot, pirmkārt, saules pētījumi ir svarīgi, ne tikai tāpēc, ka ir zinātniski interesanti, bet saule tomēr caur šiem kosmiskiem laikapstākļiem, caur šiem izvirdumiem var ietekmēt mūsu dzīvi, un laiku pa laikam šīs sekas varētu būt arī katastrofālas. Radioastronomijas centrā ir saules pētījuma grupa, kur viens no mūsu tādiem pētījumu virzieniem ir šīs nenoslēgto lauku līniju pētījumi saules plankuma ietvaros, un mēģināt pierādīt, ka tas ir viens no saules vējiem. Tad viens solis, ko PRS šajā virzienā bija, protams, sadarbojoties kopā ar mūsu grupas vadītāju Borisu Jabavu, bija tātad modelēt šo saules plankuma atmosfēru, tā lai mana modeļa paredzētais starojuma attēls atbilstu novērotajiem, un mums izdevās vismaz kvalitatīvi iegūt to, ka ir šis spožuma temperatūras pazeminājums tieši šajā vietā, kur ir šīs nenoslēgtās lauku līnijas. Bet, tātad pētījumi joprojām aktuāli un ir jaunas iespējas, gan izmantojot šīs kosmiskās zondas, gan arī šos LOFAR radioteleskops. Tā kā pagaidām tad paldies par uzmanību. Paldies, Artur. Man uzreiz pirmais jautājums ir saistībā ar to pašu slaidu, kas ir palicis uz ekrāna. Par to vienu veicamiem novērojumiem ar Parker Solar Probe. Kā praktiski tas būtu, jo tur it kā es iedomāju Parker zondē novērojumu grafiks lokāli cits, tad tur ir tiek izdomāts, ka pieņemsim konkrētā datumā no tikiem uz tikiem, tur ir kaut kāda dažu stundu sesija, ir sinhrona, vai arī tas ir kaut kā visi dati tiek uzlikti uz laika asas un tad, tā kā post factum tiek salikts kopā, tā sinhronizējot uz kaut kādu, vienotu laiku. Kā tas izpaužās? Vai tur ir kaut kāda plānošana vai vienkārši rekonstrukcija? Jā, tātad Parker Probe riņķo apkārt Saulei, un jau ir zināms laikus uz priekšu, kad tas pietuvosies Saulei, tad, kad būs nākamais perihēlijs. Un tātad tās ir dažas dienas, kad būs tuvumā Saulei, kad šie mērījumi ir īpaši aktuāli. Un savukārt šim starptautiskajam skopam tur piesakās, piesaka projektus nākamajam pusgadam. Bet šie saules novērojumi ir tikai viens no daudziem pielietojumiem, kur var izmantot šo ILT. Tad ir daudz astrofizikas jautājumu, tur ir zvaigznes, galaktikas un tā tālāk, ko var pētīt ar ILT. Un tad saules pētījuma projekts ir tikai viens no tiem, un tāpēc tur ir konkurss par laiku, kurā varētu izmantot šo ILT novērojumiem. Bet, tad tur piesakās uz pēc iespējas vairāk stundām, principā. Bet šajā pieteikumā jau mūs interesē tādu un tādu datumi, kad Parker Solar Probe arī atradīsies tuvu Saulei. Un tad, ja pieteikums labs, tad, principā kaut kādu noteiktu stundu skaitu piešķirs. Un tad sanāk, ka ILT veic mērījums, tepat laikā, ka tuvumā ir arī Parker Solar Probe Saulei, un pēc tam tad jau skatās. Tad mēs paši neesam daļa no Parker Solar Probe, līdz ar to mēs šos neesam no Parker Solar Probe zinātnieku grupas. Jā, tieši tāpēc man bija jautājums, kā jūs varat to tā, organizēt? Tātad šie tie Parker Solar Probe kaut kāda kļūst publiski. Projekts atskaņošana. Jā, mēs tikai pēc tam šo te Parker Solar Probe zinātnieki dara savas lietas. Viņi ir pirmie, kas tiek pie visiem datiem. Viņi ir pirmie, kas nopublicēs rezultātus, un tad pēc pāris mēnešiem dati kļūst publiski. Skatīties, ko viņi ir nomērījuši, skatīties uz saviem saules novērojumiem un mēģināt rast sakarības un par to uzrakstīt rakstus. Bet vai tad tas Parker Probe
Nav atklāts konkurss uz novērošanas laikā, tas ir citiem teleskopiem. Tā es pat īstenībā nezinu, bet, jo līdz tam tas pat vēl nav bijis aktuāli, jo es par to sīkāk nezinu, jo man liekas, ka lielā mērā viņi vienkārši, cik man ir zināms, un es sīkāk neesmu pētījis, viņi veic šos te mērījumus tādos, kādi tie ir. Tagad, tas, citiem variem sakot, tas nav tā, ka tur būtu, tad citām zondēm ir šie te attālinātie mērījumi, kas ir, kur šo teleskopu, kas ir zondas ietvaros, var pavērst pie kādu punktu uz Saules. Un tad tiešām tur ir aktuālāk pieteikties un pateikt, ka tu gribi, lai tiek pavērsts uz vienu vai uz otru punktu. Šim te Parker Solar Probe viņš veic šos te lokālos novērojumus. Tā kā esmu pārliecināts, ka šiem instrumentiem ir dažādi režīmi, bet tur tas nav tik aktuāli būt uzstāt, ka tas tiek mērīts kaut kas konkrēti, ko mums vajag. Tā kā, jā, bet es sīkāk nezinu par šiem te režīmiem. Līdz šim nav bijis aktuāli pieteikties konkrēti uz Parker Solar Probe kaut kādu novērojumu veikšanu, pietiek ar tiem datiem, kas ir pēc tam publiski pieejami. Jā, paldies. Tā, mums ir iesūtīts viens jautājums chat režīmā, un arī ja kādam citam ir vēlme uzdot jautājumu, bet nevēlties ar balsi, var chatā ierakstīt. Te jautājums ne par Sauli, bet par Ventspils teleskopu, te rakstīs lokatoru, bet tādu teleskopu, kā balstoties uz atskaitu priepriekšējo daļu, aizdomājies, vai RT-32 spēja medīt mūsu apdraudošos nezināmos mini asteroīdus. Varbūt kaut kas tiek darīts. Man šķiet, ka tas varbūt izriet no tā ziņojuma par kosmiskajiem atkritumiem, kas vairāk tā kā ir orbītā ap Zemi esošu objektu, bet jā, es pirmkārt jau es tomēr vēl izmantošu iespēju, lai teikt, ka nevajag šo radioteleskopu saukt par lokatoru, jo lokators ir kaut kas tāds, kas izstaro un pēc tam uztver atstaroto starojumu. Bet no šī te radioteleskopa nekas netiek izstarots, tāpēc tiem cilvēkiem, kur uztrauc par ietekmi uz veselību, pilnīgi ne par ko nav jāuztrauc, jo radioteleskopa tikai uztver starojumu, un tā kā tas nav lokators, no kur kaut kas tiek starots, un tāpēc mums būtu jāuztrauc par savu veselību. Tā kā ieteicams tomēr lietot terminu radioteleskops. Bet par šiem te apdraudošiem mini asteroīdiem es neko pats neesmu par to dzirdējis. Es zinu, ka mūsu centrā nodarbojas ar šo kosmisko atlūzu pētījumiem tādā ziņā, ka kāda kosmiskā atlūza tiek apstarota no kāda cita radiostarojuma avota vai radioteleskopu, kurš darbojas arī kā starotājs, un tad var uztvert atstaroto starojumu. Tāpat mūsu centrā nodarbojas ar mazo planētu pētījumiem, bet cik man zināms, tad tur tiek jau veikti mērījumi zināmiem objektiem, un pieņem jau domu, ka pietiekoši lieliem, kā tāds nezināms mini-asteroīds, tā mēs nemācēšu pateikt, kā to varētu izmantot. Labi. Tā, lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, vēl gribētu uzdot Artūram jautājumu. Saules novērojumos, paldies vispirms par ļoti interesantu lekciju. Un Saules novērojumos vai ir domāts skatīt arī idejas par Zemes laikapstākļiem. Te runāju par kosmiskiem laikapstākļiem, Saule un kosmiskie, bet ir arī Zemes laikapstākļi. Un kā tas ietekmē cilvēks medicīniski, vai, piemēram, kad tur medicīniskas manipulācijas veids, vai arī, kad ir šīs te laika prognozes, kad ir nelabvēlīgie laiki, teiksim, cilvēkiem, vai par to kaut kur ir. Tas būtu tā kā stradiņu universitāte bezmaz jāsadarbojās. Jā, cik man ir zināms, tad šī ieteikme uz cilvēku veselību ir pārspīlēta, un ja tāda vispār ir, tad tā ir ļoti, ļoti niecīga. Un tā kā es
es pats ar to nenodarbotos, jo man nav pārliecības, ka tas, ka šī saules aktivitāte iespaido cilvēku veselību. Bet saules aktivitāte ietekmē apstākļus tādā ziņā, ka tātad mainās, tad mainoties zem kosmiskiem laikapstākļiem, tad tas atstāja ietekmi arī uz Zemes atmosfēras augšiem slāņiem, un tad saules aktivitāte var ietekmēt, orkānu attīstību, un tad, uz vispārīgi laikapstākļiem saules aktivitāte var atstāt iespēju. Tur es vilcinos teikt, ka tāda ir. Es varu, ka savā laikā, vēl padomu laikā, Zinātņu akadēmijas radioastrofizikas observatorija ar šiem pētījumiem nodarbojās, tagad jau nelaiķis Natālijas Simahovičs vadībā un sadarbojās ar mediķiem. Tas slēdziens toreiz bija tāds, kad ir zināmas korelācijas ar saslimstību biežumiem, ar vispārīgos, bet ir grūti atrast korelācijas ar konkrētiem uzliesmojumiem. Vēl varētu piebilst to, ja ir sakarības ar laikapstākļiem, tad droši vien arī, kad par cik nav noslēpums, ka eksistē meteojūtīgi cilvēki, tad vismaz caur šo zinām saistību varētu arī būt. Bet, kas attiecās, teiksim, uz epidēmijām un tam līdzīgām lietām, tomēr tiek uzskatīts, ka zinām ietekme ir cits jautājums, vai pie pašreizējās gan medicīnas, gan zinātnes finansējuma. Tā būtu pirmā lieta, ar ko Latvijā būtu jānodarbojās, jo katrā gadījumā arī medicīnā, diemžēl, ir daudzas problēmas, kuras veselību var ietekmēt spēcīgāk. Tāds komentārs varbūt no manas puses. Paldies, Ivar. Vēl īsts drīkst no Daumanta Vidiņa, viena īsi komentāru. Es domāju, Zemes magnētiskais lauks ietekmē dzīvniekus un arī cilvēkus, un iedarbībā saules magnētiskais lauks ar Zemes, reizēm saules magnētiskais lauks ietekmē Zemes, un magnētisms jau ietekmē bišķīt arī mūsu cilvēkus, drīzāk ne tikai vien veselību, bet varbūt nākotnē mēs spēsim izgudrot, kā mēs pēc magnētismu varam vieglāk kā dzīvnieki orientēties mežu vidē. Tas tāda nākotnes tehnoloģija. Bet tiešām saule jau īsti cilvēkam tā nav vajadzīga. Viņš var dzīvot pagrabā, galvenais, lai ir gravitācijas, kābeklis, ēdiens, sports, un nekad nenākt ārā saules gaismā un izdzīvos un būs pat laba veselība. Tādā ziņā varbūt tiešām saule tik ļoti nav vajadzīga cilvēku veselībai. Bet par to magnētismu noteikti un tehnoloģijas attīstīt. Paldies no Daumanta. Jā, eksistē raksti par to, kā saules aktivitāte ietekmē, es nezinu, lašus, kuri aktivitātes laikā vairāk nomaldās un tam līdzīgi, bet, manuprāt, cik man zināms, tad nav pierādīts, vai nav skaidrs, kā cilvēki spēja vai nespēja noteikt magnētisko lauku, un kāds ir magnētiskā lauka ietekme mērā, kāds tas ir uz Zemes, ar tādu stiprumu, kā tas ietekmē cilvēks. Paldies, jā. Droši vien, bet varbūt to maņu var pastiprināt. Es uzskatu, tā ir tāda maņa, tādā ziņā, ar tehnoloģijas varbūt palīdzību. Šādi pētījumi virzieni, es uzskatu, ka to dara cilvēki, kuri jau ir sev pierādījuši zinātnē, un tad, es nezinu, ka viņiem ir jau profesori, un viņiem ir viņu svars, un viņi var darīt, ko grib, izklaidēties ar šādiem ambicioziem, riskantiem un varbūt, tradicionālajā zinātnē populāriem virzieniem, bet, jauniem zinātniekiem svarīgi ir nodarboties ar pētījumiem, kur ir sagaidām rezultāti, kur nebūs rakšanās pa tukšo, un kur šeit rezultāti tiks arī starptautiskajā zinātnes kopienā vieglāk pieņemt. Vai arī šie jautājumi varbūt sabiedrībā un no populāra viedokļa ir interesanti, no zinātniska viedokļa, tas, manuprāt, ir diezgan riskanti aizrauties ar šādiem, savā ziņā sensacionāliem un varbūt netradicionāliem pētījumu virzieniem. Tāds būtu mans viedoklis. Precīzi, jā, lieliski turpinam zinātni. Paldies uz komentāru. Paldies. Varbūt vēl kādi jautājumi, jo man ir vēl viens jautājums. Es tā gribu dot arī citiem iespējām. Man arī.
Labi, vēlāk. Mārtiņu uzdod jautājumu. Jā, ja drīkst vēlreiz žoties pie meteoroloģijas un, kā mēs zinām, Arturs minēja, ka notiek saules tā kā aktivitāšu cikli 25 gadu ietveros. Gadu laikam. Vai to mēs varam sasaistīt, piemēram, kad ir vājāka, ka ir vājāks uzliesmojuma periods, tad apstākļi, kā teorētiski vajadzētu saņemt mazāk siltumu, līdz ar to varētu būt, augstāk ziemas, bet, ja mēs ņemam meteoroloģiski, tad pēdējās, 5-6 ziemas, tā kā, neatbilst šī teorijai, par to korelāciju ar saules aktivitāšu minimumu savā ziņā. Jā, tas, par to es šoreiz tik daudz vai vispār nerunāju, bet jā, tas, protams, ir aktuāls jautājums par klimatu. Un īstermiņā viens ir tātad šīs saules starojuma intensitāte. Tas īstenībā ir tad, kad ir, kas mainās līdz ar saules aktivitāti, bet tad tāds netiešā, bet arī tās izmaiņas ir salīdzinoši niecīgas tādā ziņā, ka, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, šo te gulšanu ilgtermiņu, jeb globālās klimata izmaiņas nevar izskaidrot tikai ar saules starojuma intensitātes izmaiņām. Tas vēl cits mehānisms, kurš varētu ietekmēt Zemes klimatu, ir tāds, ka no saules plūst projām šis saules vējš, un tas veido jau aiz planētām, veido tādu šo te starpplanētu vidi, kas veido tādu tā kā kupolu apkārt saules sistēmai, kas aizsargā mūs no starpzvaigžņu augstas enerģijas stariem daļiņām. Un mainoties saules aktivitātei, mainās tas, cik liels vai mazs ir šis te izmērs šim te kupolam. Mainoties saules aktivitātei, mainās tas, cik daudz vai cik maz šo te kosmisko staru nonāk līdz Zemei. Un tad viens no mehānismiem, kurus varētu būt interesanti, ir, ka šie kosmiskie stari ietriecoties atmosfērā rada, tātad var veicināt mākoņu veidošanos, jo tur, kur notiek sadursme, šis te centrs, ap kur tad veidojas šis te mākoņu, piliens vai kā to precīzi nosaukt. Tas viss nav līdz galam vēl izpētīts, bet jā, saules aktivitātei mainoties, varētu mainīties arī tas, cik daudz pie mums nonāk kosmiskie stari, un tas var izmainīt to, cik daudz veidojas mākoņi. Tā kā šāda saikne arī tiek pētīta, bet jā, tas ir ārpus tās man pētījuma virziena. Bet jā, protams, ir īpaši, ja vēlas izskaidrot to, kāpēc notiek šīs klimata pārmaiņas, un ja mēs ļoti gribētu cerēt, ka tas nav cilvēka izraisīts, un ja mums gribētos, ka mēs turpinātu dzīvot kā līdz šim, radikāls izmaiņas dzīves stilā, kā to visu norakstīt uz sauli, bet, cik man zināms, pasaules zinātnieku sabiedrībā, speciālistu sabiedrībā, tas viedoklis ir diezgan viennozīmīgi tāds, ka cēlonis ir nevis saule, bet gan lielā mērā cilvēka atstātais iespējas uz klimatu, cilvēka darbības rezultāts. Paldies par sniegto atbildi. Veiksmi pētījumos. Jā. Vai vēl kādi jautājumi? Tā, varbūt tad es uzdod. Tur bija iepriekšējos slaidos veidots datoru modelis Saulei un saules magnētiskiem laukam. Es gribēju redzēt, cik liela tā izšķirtspēja ir, cik daudz to līniju tai lodei tiek modelēts, tās kaut kādas vairākas 100 līnijas laikam, ja? Jā, līdās. Šitien jāteic. Jā, apmēram. Tās līnijas ir tikai vizualizācija, tādā ziņā, ka modelis tiek izskaitļots. Bet kāda ir tā modeļa? Vienkārši citreiz ir atkarīgs kādu, ja
paņem smalkāku soli, tur parādās kaut kādi jauni efekti. Var gadīties. Un vēl līdz ar to, jo paņem smalkāk, jo lielāk aprēķina vajadzīgs. Vienkārši arī domāju, kāda ir tā, modelēšanas tā jauda nepieciešama. Cik ilgā laika ziņā, kāds varbūt kaut kādā dinamika tiek modelēta, kāda ir tā spēja vai tā ģeometriskā izšķirtspēja šim modelim, un tad kā to visu savu kopā, vai tur nav kaut kāds milzu jaudas priekš simulācijas vajadzīgi? Jā, tad sanāk tā, ka izejas dati ir Saules virsmas magnētiskais lauks. Cik precīzi tas ir nomērīts. Un tātad dati, kurus es izmantoju, ir ar izšķirtspēju 2 lokas sekundes. Un tātad, tas ir 2 lokas sekundes mērot no kā? Tas ir tā ir viena virsmas puse, tā kā redzamā virsmas daļa, un mēs viņu sadalām pikseļos par 2 loku sekundēm, vai tas ir kaut kāds visas lodes aptvērums apkārt? Tā, ka mums ir no horizonta līdz zenītam ir 90 grādi, katrs grāds ir sadalīts 60 minūtēs, un katra minūte ir 60 sekundes. Tad tas ir visa virsma ir par 2 loku sekundēm saskaldīt? Nē, tātad šeit var redzēt, teiksim, kas atliktas lokas sekundes. Tātad viss Saules diametrs ir puse grāda. Tas ir redzamā diska loka sekundes, jā. Nē, tas ir debesu jumā. Jā, bet tas ir tas novērojams, jā. Es vienkārši domāju, vai tas pašs Saules kaut kāda, tā modeļa, pieņemsim kaut kāda izšķirtspēja, ka mēs uzmodelējam 3D lodi, kas ir tā Saules virsma nosacīta, un tad uz tās Saules virsmas ir grādojums vai tā grādu tīkls, ja, un tad vienkārši kādā izšķirtspējā tur tas viss darbojās. Tātad, ja mēs skatāmies šeit, tad viss Saules diska diametrs ir, mums sanāk, centrs mums ir ar 0,0, ja, un tātad līdz diska malai ir, tur sanāk, 900 lokas sekundes. Tas viss ir 900, un tad 2 no tām ir tas, kāda ir izšķirtspēja mūsu magnētiskā lauka novērojumiem. Tad to es varu parādīt šeit. Tad te arī uz X ass un Y ass ir šīs lokas sekundes. Un tad te jūs varat redzēt, kāda ir tie pikseļi magnētiskajam laukam, tad tas ir 2 lokas sekundes. Tad tie ir man izejas dati. Tas ir viena robeža tam, cik precīzi es kaut ko varētu izreikināt. Otrs ir, labi, es varu rēķināt, tad es varu uzdot režģi, uz kuru tad es izrēķinu tālāk tilpumā šo magnētisko lauku. Un tas, ko es darīju savos pētījumos, ir tāda, man ir šis te tilpuma modelis, un horizontālajā un vertikālajā projām ir šis te atbilstoši 2 lokas sekundēm šie te tilpuma elementi. Un vertikālajā virzienā ir 100. Tas joprojām ir no zemes novērojamās lokas sekundes. Tā kā tā Saules attēla loka sekundes. Jā. Tas saprot, jā. Okay. Tad es varu izmantot šo te modeli, lai izreikinātu magnētisko lauku ar jebkurā punktā, kur es vēlos. Bet jautājums ir, kā es teicu, šim pašam modelim ir ierobežojumi. Jautājums, vai ir fizikāli pamatoti izvēli, kurā ir daudz tuvinājumu, lai iegūtu augstas izšķirtspējas magnētiskā lauka modeli. Tad kaut kādā mirklī tam vairs nav fizikāla jēga vēl sīkāk šo modeli pielietot. Un tad tas jau ir arī, tas ir aktīvs arī, pētījuma virziens, vai arī jautājums, par ko man jādomā. Ja es vēlos, tad man ir ļoti svarīgi precīzi noteikt, kur ir šīs nenoslēgtā lauka līnijas. Un es ļoti daudz lauzīju galvu un aizgāju visādos neceļos, lai panāktu, lai atklātu, ka lai šīs nenoslēgtā lauka līnija apgabals sakristu, tā kā ir šeit redzams ar to, kur tad bija tās novērotais spožuma temperatūras pazeminājums.
visdažādāko, ja es ņemu citus netik precīzi magnētisko lauku, ja es nepietiekoši precīzi sarēķinu pārēju no vienām koordinātām uz citām un tā tālāk, tad ir 101 veids, kā pie tik augstas izšķirtspējas pabīdīties šiem te rezultātiem. Jo tā problēma ir tāda, ka es modelēju tuvus saules virsmai ar augstu izšķirtspēju, kamēr pats modelis ir globāls ar mazu izšķirtspēju. Tā kā tas viss ir, tur ir rūpīgi jādomā, un par to es vēl turpinu domāt, kā saistīt un kā fizikāli pamatoti iegūt šo augstās izšķirtspējas magnētisko lauku. Tad es varu kaut ko sarēķināt, bet jautājums, vai tas ir atbilst realitātei, vai tas ir fizikāli pamatoti. Sarēķināt es varu ar jebkādu izšķirtspēju, kā es gribu, bet jautājums, vai ir pareizi rēķināt ar tik augstu izšķirtspēju. Man modelis ir tik pats par sevi tiem pieņēmumiem, uz kā tas ir balstīts, ir ar nemaz tik precīzi neveic. Viens no šo te mana raksta recenzentu ieteikumiem tieši ir runāt par to, ka turpmākos pētījumos varētu izmantot jau citādāku modeli magnētiskā lauka aprēķiniem. Tīri no skaidrošanas viedokļa man izreikināt magnētisko lauku šādam te tilpumam bija, tur es, tā kā man nav šobrīd iemaņa izmantot augstas veiktspējas skaidrošanu, tad to es vienkārši darīju uz parastu galda datoru, un tas aizņem pāris dienas. Protams, ja es domāju to darīt, vairāk ārpus šī viena plankuma un darīt to, regulārstītu, un tad es varētu ieguldīt laiku, lai apgūtu tādu šīs iemaņas un to veikt uz jau augstākas veiktspējas skaidrotājiem. Un tad tiešām par to ir jādomā. Bet pagaidām es iztiku ar to, kas man ir, jo tas arī tomēr prasa zinām ieguldījumu, lai apgūtu. Pagaidām es varu iztikt ar savu galvu datoru, atstāju rēķināts pāris dienām, un tad man ir mans magnētiskais lauks. Ok, labi, paldies. Tā, paskatījos pulksteni, jau ir 8. Tas mums liels paldies, Artūram. Norunātais, biedrības sanāksmes beigu. Paldies, Artūram, jā. Paldies, ka varējāt man uzzināt. Varbūt vēl kādu citu reizi, arī vēl kādu, par līdzīgu tiem jauniem rezultātiem varēsim sarunāt lekciju. Bet vienmēr var piedalīties biedrības sanāksmē arī. Klausītājs statusā, tā kā šīs sanāksmes ir atvērts. Tā, tad jāsaka visiem, un tiekamies 3. februārī. Jā, paldies, un atgādinu, ka 3. februāris sapulce par to informāciju. Tā būs īpaši ēpasta, cik redzot par procedurālām lietām. Labi, paldies, visu labu.